Riko! Sveiks, Koko! Kaut kas gadi smaržo cilvēku virtuvē. Bet vecāki tur bija stingri aizliekuši pa dienām tur rādīties. Paprasīsim Džetrūdē, vai varam iet. Džetrūdē, vai mēs varam iet cilvēku virtuvē? Lai varētu iekļūt cilvēku pasaulē, jums jāiepazīst tumsa. Kas ir tumsa? Tumsa ir tad, kad ir nakts. Ko mēs to tumsu varētu iepazīties? Tas nepieciešams, lai varētu tikt cilvēku virtuvē. Nu, nē. Sanāsim tā, es iešu pirmais un tu aiz manī paslēpsies. Bet ja nu kas, skriesim prom. Vai nakts jau ir klāt? Šķiet ir gan. Zini, ka kaķu pēdiņu obats krauts kā lācis. Tev ir taisnība, ejam. Kur tad? Meklē to tumsu. Es neko neredzu, es jau esmu galu ar lielām pūlēm. Pat tiešām, es arī neko nevaru redzēt. Mēs nekad nesatiksim to tumsu. Vai ja tās jau rītā Ģertrūdē vairāk pastāst par to tumsu? Labi, ejam. Cik gardas jāņogas. Oi, vairāk negribās. Iešu paskatīties, ko dara Koko. Sveiks, Koko, ko tu dari? Nedarbu. Vai, tas nu gan nav labi. Ko tu runā? Tas pat ir ļoti labi. Bet ko tu dari? Vispār. Visparastāko. Bet varbūt mēs šo nedarbu kopā varēsim darīt. Tu labāk dari savu nedarbu, un es darīšu savēju. Tādi pārējie domās, ka tu no maniem noskaties. Neviens neprot tik labi kā es. Man ļoti patīk šīs nedarbs. Ko jūs šeit darāt? Vai tad neredzi? Nedaru. Vecmāmiņ! Koko un Riko atkal dara nedarbu! Vecmāmiņ! Koko un Riko atkal dara nedarbu! Nav Riko, vai dzirdēji, ka kāds vakar skaļi strīdējās? Katpēdiņu ģimene viens no viņiem sacīja, kad strīdēties diezko jāmāk, un tad iemeta kaktā kaut kādu lupatu un aizcirta durvis. Tā kā es to visu pa spraugu vērodams apgāžos ar ķepām gaisā. Interesanti! Kas tieši? Nu par to strīdēšanos. Vai tu māki strīdēties? Laikam jau nē, bet mēs varētu pamācīties. Tu sāc pirmais. Nē, sāc tu. Nē, sāc tu. Sāc tu. Sāc tu. Ja tu tā, tad es eju prom. Es ar tādu draugu nekad neiemācīšos strīdēties. Riko, vai tas esi tu? Labāk ej no ceļa. Es Ģertrūdē saplūcu puķes. Puķes? Kādas puķes? Šīs te kāpēc nepamanīja tik milzīgu pušķi. Ak šīs, nu tad laimīgu stiepšanu. Tās tev vecmāmiņas skaistākās, kāds vien varēja atrast. Paldies, mīļais! Tās patiešām ir tik smukas un tik smaržīgas. Manai zupai tik daudz nevajadzēs. Tās var izkaltēt un izmantot visu ziemu. Zupai? Puķu zupai? Es vēl tādu neesmu ēdis. Tās taču ir smaržīgās dilles, mīļais. Tās ir kuras man ir dāvinātas. Tā arī domāju, dilles. Ja mēs esam īstas žurkas, tad mums pienākas stiep barība no visām vietām, kur tās tik ir atrodamas, un mums tāda bagātība atrodas virs galvas. Taču neesmu nogaršojuši ne drūpatas. Koko, nevienam no mums virs galvas nav nekā ēdama. Čalī, tu taču esi viena muļķīga žurka. Es runāju pa kaķpēdiņa virtuvi. No turienes reizēm būs tādas smaržas, ka galva rējums. Šonakt dosimies mielot
turp apakaļ riposim ar pilniem apaļiem punčiem. Nu, iesim uz virtuvi, kaķpēdiņi ir jau pēduši. Kāds nāk? Mukam! Steigā kaut ko paķēru līdzi. Kas tev tur ir? Zemenes atradu pie izlietni. Kā smaržo. Fui! Čalīt, ko tu dari? Fui, tās taču ir ziepes. Ir nu gan tie cilvēki dīvaini. Kāpēc viņi ēd ziepes? Mazgājas zemenēs? Eju saprotu. Ko, paspēlēsimies? Labi. Ko darīsim? Uzcelsim lielu sniega vīru. Bet kur mēs dabūsim sniegu? Nu jā, ir divi būtiski trūkumi. Ir silta diena un ir vasara. Vai, sapuls, zinu, Koko, uzcelsim vīru no āboliem. Tu esi gudrākais žurkulēns, ko es pazīstu. Sagatavosim 3 skaistāko savu. Es atradu degunu. Koko, manuprāt, tavs deguns joprojām ir vecajā vietā. Ne jau mans, bet ābolu vīra deguns. Upēs, uztaisīšu acis un muti. Varbūt papikojamies ar ābolu. nē. Labi jau labi, bet šis vecis vispār saulē neizkūst. Tas gan, tas ir skaists un sulīgs. Tu vadi. Tētiņ, vectētiņ, iemāc mums makšķerē. Labi, iemācīšu. Es eju lēnām, man zēn. Ne, te nu tā vieta ir. Kur mēs ņemsim zivis, tepat pēļķu nav? Vai teicu, ka mācīt mašķerēt zivis? Nu, ko gan citu? Es jums parādīšu, kā mašķerēt ēršķogas. Labi. Oho, cik liels loms. Iedod man arī pamēģināt. Oi, cik mazs loms. Nākošais iesim uz kāpos lauku. Tad būs lielāks loms. Spēlēsim paslēpes, labi. Es slēpšos, tu skaiti. Labi. 1, 2, 3. Eju meklēt. Kuku. Kuku. Atradu tevi. Tagad es slēpšos, bet tu skaiti. 1, 2, 3. Eju meklēt. Kuku, kuku. Atradu tevi. Kuku, kuku, izbeidz. Kuku, kuku, pats izbeidz. Ja tas neesmu es, un tas neesi tu, tad kurš vēl spēlē paslēpes? Kuku, kuku. Kuku, kuku. Atradām. Nāc trietā spēlēt paslēpes. Ejam. Cik garlaicīgi. Briesmīgi neinteresanti. Šaušalīgi apnicīgi. Divas garlaicīgākās lietas pasaulē lietēt slēgs un zirgu lobīšanu. Tikpat apnicīgi kā lobīt zirņus. Nu? Sadaram, ka es lobu zirņus ātrāk par tevi. Nieki, sadarām, ka to žiglāk izdarīšu es. Labi. Viss! Riko, palūko, vai mani pirksti ir vietās? Es tos vairs nejūtu. Jā, es arī
es arī gribētu zināt, kuri mani pirksti. Izskatās vienādi, lai gan manējā ir vairāk. Nieki, it nemaz neizskatās vienādi, un esmu pārliecināts, ka manā spainī zirņi ir vairāk. Paaicināsim kādu gudrāku žurku, kas saprot, ka zirņu vairāk ir manā spainī. Paaicināsim Ģertrūdi. Žurciņ, mīļo debestiņ, kādu darbu jūs esat paveikuši? Tas vienkārši bija garlaicīgi. Lai jums katru reizi būtu garlaicīgi, mani bērni. Dāvanā jūs dabūsiet āboli. Izskatās vienādi. Paldies, vecmāmiņa. Jāmazgāt trauki. Tik daudz, bet mēs taču varam ēst no viena šķirta darbūt 100 reižu mazāk. O, tev ir ko noņemties. Bits plāpāt un nāc palīgā. Tā nedrīkst, vecmāmiņ, šo darbu uzticēja tev, vai gribi, lai citi domā, ka esi Nīkulis? Mēs uz brīdinājumu samainītas ar krekliņiem. Tu būsi Rika, kad tu būsi Kakā, es būšu Rika. Labi. Rika, ej taču palīdzi savam dragam, lai taču kā brītiņu atpūšās. Bet, nu labi. Labi, mazgā labi, lai draugi būtu tīri un skaisti. Beidzot, mākvainājs mums netraucē skatīties zvaigznes. Jā, ejam apsēsties. Bērni, nāciet, Ģertrūde ir izcepus ābolu pīrāgu ar kanēlu un ārciņu. Tūlīt. Āboļkūka.